Vai zini, man ienāca prātā kāda ķecerīga doma. Es zinu, ka tu abi esi traks uz idejām. Klau, vai kad es izaušu liela un došos pasaulē, tu man brauksi līdzi, tas būtu tīri forši.
Nu, tad jau redzēs. Bet vispirms sakrabāsim mantas, saliksim somas un dosimies skatīties, kas ir labs tepat Latvijā. Vai gribi? Protams, Opi. Kādi lielie cilvēki šādos momentos saka, kaut vai līdz pasaules malai. Labi, dosimies. Šodien Latvijas viņu svētkus, vai tad tu nezināji? Zinu, skolotājs stāstīja, ka Latvija 50 gadus bija nebrīva valsts, bet tagad atkal ir brīva valsts. Vai tu pastāstīsi, kāpēc Latvija bija nebrīva? Redzi, Latvija daudzus gadus, pat gadsimtus ir klājies grūti. Par to allaž kāds ir gribējis, uzkundzēties. Uzkundzēties? Tas ir, kad Pēteris klasē grib būt galvenais un sāk šefot. Bet, ja kāds nezdara, kā viņam ir prātam, tad notiek kautiņš? Jā, tu pareizi saprati. Ar valstīm ir līdzīgi. 50 gadus Latvija bija okupēta valsts. Visus šos gadus Latvija ilgojās būt brīva un neatkarīga valsts. Klau, kā tev šķiet? Cik rases ir Latvijas karogā? 3. Nē, laikam 2. Nē, 3. Bet zini, karogs vispār ir cēlies no Cēsu kara karoga, kad pievienoto virsoti novietoja uz balta palega, tā asinis izplūda uz sāniem, un tur, kur gulējis pats virsētis, tur palicis balts. Var tālu, gan jūru un kuģus, gan mēnesī balu. Es esmu mēle, man runā caur krusu, caur lielādes rakstiem, bet reizēm ciest klusu. Vēl daudz jāatmīn, kaut daudz ir iedots, tā gaismā aiz kalna atkal cels mūs un vienos, kad vēji virs laikiem met viesur uz zaros, tu būsi man zeme, es būšu tev. Es esmu akmens, stiprā robežu zīme, varbūt reiz jauns rainis, mani dzejolī rīmēs, un ja esmu cilvēks ar latvisku liesmu, mani pamatīts līdz sirds balss un dziesmā. Gaisma bākā, tai kvēlot un nerimt, to paturi prātā. Es esmu uguns, tā gaisma bākā, tai kvēlot un nerimt, to paturi prātā. Es esmu uguns, tā gaisma
viesuļu zaros, tu būsi man zeme, es tev. Es būšu tavs karogs, kas plīvos negaisā, runās sudrabā, līdzās klusē zeltā. Pacelsies vispils, augšām celtās, augšām celtās. Vēl daudz jāatmin, kaut daudz iedos, tā gaismā aiz kalna atkal cels mūsu dienos, kad vēju vislaikiem met viesuļu zaros, tu būsi man zeme, es tev. Vēl daudz jāatmin, kaut daudz iedots, tā gaismā aiz kalna atkal cels mūsu dienos, kad vēju vislaikiem met viesuļu zaros, tu būsi man zeme, es tev. Būsi man, es būšu tavs karogs, es būšu tavs karogs, es būšu tavs karogs. Vai tu kaut ko gribi nopirkt? Nu, gribu tāpat vienu pastaigāties. Opi, paskaties, kas tie tādi? Tās ir svilpalnieks, pušam instruments. Kam tādas pīnītas vajadzīgas? Nu, tāpat vien, prieka pēc. Senos laikos mazie bērni ganie govis. Iedomājies, tu viena pati maziņa, bet tu uz liela lauka, lielas govis. Nu, nebija taču ko darīt. Nu, ganīt tikai. Nu, tādēļ es gribēju šitos. Nu, tad jau tagad varētu paņemt kādu mobīlo līdzi vai planšeti ar spēlītēm, bet to laik nebija vēl tos viss izdomāts. Nu, pamēģini. Lai kārtīgi lustētos, svilpalnieks gan bija par knapu. Vajadzēja skaļākus mūzikas instrumentus. Ziedi, lūdzu,
bitēm nekad neko nevar zināt. Kāpēc viņām jācer? Gan drīz tāpat kā odiem, tikai viņi mums neko labu nedara, bet vismaz bites mums kādā nedod. Klau, vai tad bites negrib, lai mēs medu ēdam? Nedomāju, ka viņas kopumētē dzelta. Tas ir, lai aizsargātu sevi. Bet tu zini, ja bitei kādam iedzeļ, tad bitei ir jāmirst. Vispārībā, bites dzīve ir viena vareni interesanta padarīšana. Pie Jāņurkuļa bites dzīvo mājās. Nu jā, stropos. Vienā stropā dzīvo vismaz 80,000 bišu. Tik daudz? Bet cik daudz viņas aizlido? Tu spēj iedomāties, viņa nektāru meklē līdz 6 kilometru attālumā. Lai savāktu vienu ēdamkaroti medus, bitei jāpielido pie 4000 bitēm. Tad jau visa diena paiet, vai ne? Nē, to viņas paveic tikai pusstundā. Ar kādu ātrumu tad viņas lido? Kā reaktīvās lidmašīnas vai raķetes? Nu, par ātrumu gan es nezināšu. Tas būs jāpaskatās kādā enciklopēdijā. Nu patiesi neticami. Šaklas kā bitītes. Lasi bites saldu medu saulainai dieniņā, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Kāzaknājas lietus dienas, samirkstājības, kas pār, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Kam tie kādi, kam tās lēs, kam tie zārie ozoli, prienēm kādi eklēvējas, bitēm zārie ozoli, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Gada liela izaugusi ražģītiem zaļumiem, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Sauka kukulis zili, bites kāju natuļu, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Kam tie kalni, kam tās lejas, kam tie zārie ozoli, prienēm kalni eklēvējas, bitēm zārie ozoli, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Gaiša bite ceļu grieza, drāvenieka līgavai, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Raskatukas kājiņāji, bites kādu gulēni, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Kam tie kādi, kam tās lejas, kam tie zārie ozoli, prienēm kalni eklēvējas, bitēm zārie ozoli, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Kam tie kalni, kam tās lejas, kam tie zārie ozoli, prienēm kalni eklēvējas, bitēm zārie ozoli, rairikidīraitaidā, rairikidīraitaidā. Lopi, kas tie par ragiem? Vai šeit ir staigājuši kādi ragu lopi? Nu, diez vai, drīzāk tie būs zemes ragi. Velna māte paņēmusi no stiebru kalna klēpjas milšu, nesusi jūrā, bet gailis ir iedziedājies no rīta un visas smiltis pabirušas jūrā. Nākamajā naktī velna māte atkal gāja ar klēpjas milšu un atkal izbēra, jo gailis iedziedājās. Un tā cēlās kolkas rags. Vai zini, ka Baltijas jūra ir viena no jaunākajām jūrām pasaulē? Vai tad visas jūras nav vienādi vecas un jaunas? Nu nē, lielais ledājs visās vietās nepusa vienlaikus. Baltijas jūra ir veidojusi pašās leduslaikmeta beigās. Mazākā, seklākā, jaunākā. Ar ko tad te lepoties? Mums ir visskaistākie saulrieti pasaulē. Citās zemēs saule aiziet gulēt ar biezu miglu, bet šeit, Kolkas ragā, kur Tižjūra un Mežjūra satiekas arī saulēkts ar saulrietu.
Eiropas pirmsākumi meklēja tagadējā Latvijas teritorijā, Ledāji. Un tas bija kādus 9000 gadus pirms mūsu ēras. Bet tas taču ir tik sen. Kā to ņem? Ja pati planēta Zeme ir 4,6 miljardi gadu veca, tad tie nieka 9000 gadi pirms mūsu ēras, nav nekas. Tie cilvēki, kas pirms 11 gadu tūkstošiem nāca šeit, bija mūsu senči? Pirmie apnācēji droši vien nē. Viņi tikai atbrauca un izgāja cauri. Bet mūsu senči ir tie, kas šeit palika dzīvot uz mūžiem. Ko tie mūsu senči darīja? Nebija taču ne veikalu, nekā. Ko viņi ēda? Medīja dzīvniekus, ķēra zivis, audzēja paši savus augus. Tā arī viņi pārtika. Interesanti. Radās iespēja ražot vairāk. Mantas kļuva vairāk, pēc tā sāka tīkot kaimiņi. Tāpēc radās vajadzība pēc ēkām. Vai visas pilis dzēra uz kalniem? Jā, pils taču aizsargā no ienaidniekiem. Bet kur tās tagad ir palikušas? Teika vēsta, ka nogribušas, bet drīzāk nodedzinātas vai nopostītas. Paga, Opi, tu man nepastāstīji, kāpēc kaimiņu valstīs gribēja Latviju? Kā tu teici, to gardo kumosimu? Baltijas jūra, ostas, Rīgā, Ventspilī, Liepājā. Visa pasaule vaļā, ja valstī ir izeja uz jūru. Loks uz Eiropu. Raciņā, kājā, askījā, bet vēderiņš makšķi. Raciņā, kājā, askījā, bet vēderiņš makšķi. Spēr,
sev, augšā celīti, bet pēteriņš buršķ. Nāk, stūtiņi, daudz visu radīts, augšā celīti, bet pēteriņš buršķ. Un tagad dosimies uz senās Kurzemes hercogistes galvaspilsētu Kuldīgu ar visplatāko ūdenskritumu pasaulē. Vai patiesi, jo mēs varam mēroties ar ūdenskritumiem pasaulē? Es esmu redzējusi lielus raidījumus ar lieliem ūdenskritumiem. Ar Niagāras ūdenskritumiem mēs nevaram baigi konkurēt. Bet Ventas rumbai ir īpaši ar to, ka tas ir platākais, dabīgais ūdenskritums Eiropā. Tas ir viens no Eiropas garākajiem ķieģeļu tiltiem, kas ir attēlots arī šeit ainavā. Turklāt daudz ticis arī filmēts pie šī tilta. Piemēram, filma Emīla Nedarbība. Es atceros Emīlu Nedarbus, bet tiltu gan es tur nemanīju. Ko lai es tev saku? Tur agrāk ir bijis mežs, egles, priedes, gan jau arī pa kādam lapokam. Un kur viņi ir tagad? Izcirsti. Kāpēc? Laikam tāpēc, ka koki vairs nerunā. Labi, koki taču nevar runāt. Kur viņiem mute? Bet senos laikos runājuši. Ir tāda teiga. Koki runājuši tāpat kā cilvēki, bet tad liels pods bijis. Nekādi nevarēja malku dabūt. Viņi lūdzās tik žēli, kad akmens sirds vietā kļuva mīksts. Kādu dienu vīrs gāja uz mežu cirst malku. Piegājis pie jaunākā koka, grasījies to cirst zemē, bet tas sāka lūgties. Neņem no velna. Esmu jauns, gribas padzīvot. Ej pie tā, vecākā. Aizgājis
vecākā arī grasās cirst nost, bet šis atkal sāk lūgties. Kas nu tev no manis būs? Esmu vecs, man jau vidus tukšs. Cik tev no manis tās malkas būs? Ej, tur, pie tā līkā koka, viņš jau nekam nederīgs. Aizgājis pie līkā koka, arī grasās cirst nost, bet šis arī sāk lūgties. Necert no mani, kas tev no manis būs? Esmu līks un sīksts. Ne nu varēsi vezumā iekļūt, ne arī pārplest. Ej labāk tu pie tā taisnā. Aizgājis pie taisnā, bet arī tāda pati bēda, lai vēl necērtot, izaugšot un būšot labs lietas koks. Tā un tā, vīram cita vairs nekā, iet sūdzēties Dievam, malku nekādi nevar dabūt. No tā laika koki vairs nedrīkstēja runāt, un cilvēki varēja cirst malku, cik vien vēlējās. Redzamīti, meži ir Latvijas bagātība. Dažkārt mežus sauc par Latviju planētas zemes plaušām. Paskaties, cik skaisti Latvijā iekļaujas zaļās egles un baltie bērzi. Vai Latvijā ir daudz mežu, vai mums pietiks skābekļa? Domāju, ka pietiks, ja nekļūsim par dabas vandāļiem. Latvija ir mežiem bagāta zeme. Jā, mūsu mežos dzīvo daudz labs. Daudzās latviešu teikās un pasakās darbojas arī brūnais lācis. Tas liecina, ka lāči pie mums dzīvo jau ilgu laiku. Ļaunu lauku tuvumā ganās stalbrieži ar mazajiem briedēniem, un tur vēl āļņi, stirnas, jenuti un pa kādam lūsim. Latvijas mežos ir maz ābru, tikai čūskas un ķirzekļas. Es zinu, kā atšķirt odzi. Odziņa uz muguras ir zigzags, bet zeltiņa dzeltenas ausniņas. Tev taisnība, bet zeltis, ja tas nāca pagalmā, latvieši to uzskatīja par labu zīmi un devuši tam pienu. Ar vilciņu Rīgā braucu lielu kravu vezumiņu, vēl cilciņi raudādams, kā no pēdi kumeliņu. Sīki putni, mazi putni, kurku lēsit šonaksniņu, cits priedē, cits eglē, cits ceļa maliņā. Mazā vāverīte, kas par lielu lēciņu, vai priedīte, vai eglīte, te tik viens lēcieniņš.
pamēģini šo, tā nebūs grūti. Liela gara tēvajosne nevar pūrā salocīt. Es pat nezinu, kas ir pūrs. Pūrs ir liela kaste. Senos laikos pūra lādi taisīja no koka, apkalot un skaisti izdotāji. Tādā lādē varēja glabāt visu – segas, palagus, pārklājus. Tas jau ir skapis. Nu jā, bet tikai guļus. Bet nu atmini mīļi. Tik gara josta, ka nevar nevienā skapī ielikt. Bet, Klau, pastīsimies, kas šajā porlādē. Oho, tās taču vecās labās gotiņas. Tās nekur citur Latvijā pasaulē neražo, tikai te Latvijā. Viņas droši var ņemt līdzi kādam kukulim, kad brauc citās valstīs. Bet vai zini, tu pasīties, vai šitā ir kāda daudzēs priekšā, jo mūtnēm manos laikos kā bija. Es arī pastīties, man šķiet, ka man govs ir izpērgusi. Es eju skatīties.
Nu re, gudra meitene. 35 kilometri aiz Daugavpils ir Baltkrievija, augšā ir Igaunija, uz to pusi Krievija, un mums vislielākā robeža mums ir ar brāļiem lietuviešiem. Vai tu zini, kāpēc mums ir kā brāļi? Vai tāpēc, kad līdzīgas valodas? Tā otrā zaļā lapiņa no baltu valodu zara? Nu jā, gudra meitene. Daugava ir ne tikai liela un skaista upe, bet mūsu tauta to dēvē par liktiņu. cauri visai Latvijai. Daugava ir redzējusi visu, kas ar latviešiem noticis gadu un gadsimtu gaitā. Daudzas tautas savu lielāko upi dēvē par māti. Latvieši savu lielāko upi dažkārt sauc mīļā, Daugaviņa mamuli. Daugava sākas Krievijā kā mazs strautiņš. Tek cauri Baltkrievijai un šķērsojot Latvijas robežu jau ir aptuveni 200 metrus plata.
Man ir tik daudz, kā to gribās parādīt un pastāstīt. Un tad es gudroju, kas tad mums Latvijā ir pats svarīgākais. Tu zini, ko es izdomāju? Tīrs gaiss, tīra zeme, tīri ūdeņi un tīra pārtika. Kā tu domā? Vai tad citās zemēs cilvēki ar netīru pārtiku? Nē, meitiņ, es domāju tīru, bez ķīmijām, ekoloģisku. Latvijā daudziem cilvēkiem ir lauku mājas, savi dārzi un audzē savu labību. Vai latviešiem ir tādi ēdieni, kā nav nekur citur pasaulē? Nu kā tad, piemēram, speķpīrādziņi. Un kur nu vēl pelēkie zirņi, cūkas, šņugurs, štovēti kāpos, zīvis, piparkūkas, sijars. Bet kad mēs ēdīsim? Tūlīt. Tiksim līdz kādai bodei un nopirksim kaut ko ēdamu. Klau, bet vai tu zini, kā visvairāk pietrūks latvietim, kurš ir aizceļojis uz ilgu laiku prom? Nu kā tad? Gandrīz katrs latvietis atbildēs rupmaize. Rupjā maize, rudzu maize netiek cepta visās zemēs. Parastā rupmaize? Nu jā, parastā rupmaize, klona maize. Klona maize izklausās cieta kā akmens. Pat mūsu deputāti, braucot uz Briseli, maizi ņēma līdzi no Latvijas. Ja es būtu deputāts un strādātu Briselē, es šaubos, kad es ņemtu līdzi 10 maizītes. Pret maizīti jāizturās ar cieņu. Vai tu zini, kā tu ticēji par maizi? Zinu, kad maize nokrīt uz zemes, mamma vienmēr saka, lai viņu paceļ un nobučo. Lai mājās saglabātos svētība, latvieši allaž maizīti likuši uz pamatnes, nevis augšpēdus. Maizi ēdot nedrīkst staigāt bīstamu, jo aizvaida svētību. Kas tā tāda svētība? Svētība mājās ir tad, kad visi veseli, draudzīgi, kad ģimenēs dzimst bērni un kad visiem ir darbs. Man šķiet, ka dziesmu svētki ir vieni no Latvijas vislielākajiem svētkiem. Ziemassvētkus, dzimšanas dienas, Jāņus svin visi katrs savā mājā, bet dziesmu svētkus visi svin kopā, sabraucot Rīgā. Visi? Obi, cik daudz ir visi? Nu rēķini. Pirmajos dziesmu svētkos piedalījās aptuveni 1000 dziedātāju, bet mūsdienās 40 reizes vairāk. Cik tas ir? 1040. Nu, man sanāja 40 000. Bet man gan labāk patīk dejot. Jā, mums latviešiem ir ar ko lepoties.
Šī ala ir sākusi veidoties pirms 10 000 gadu. Opi, paskaties, te iegrabts vārds Melāvija. Kas tā tāda Melāvija? Nu, viņa te ir bijusi un gribējusi, lai tu arī uzzini, ka viņa te ir bijusi. Kāpēc alu sauc par Gūtmaņalu? Gūtman, tulkojumā no vācu valodas, nozīmē labs vīrs, tātad šī ir laba vīra ala. Opi, vai mēs te arī iegribsim savus vārdus? Kā tu domā? Es nezinu. Nu, padomā pati, ja visi tie miljoni turistu, kas iegribtu tikai vienu savu vārdu šajā alā, kas tad notiktu? Ala sagāstos? Nu ja, un ko tad varētu apskatīt tavi bērni, tavu bērnu bērni, bet padzerties pie jaunotiņa gatavoju un muti nomazgāt arī. Uzvelc vēju, ārā lietus un vējš, bet Latvijā sliktu laikapstākļu nav, ir tikai piemērots un nepiemērots apģērbs. Labi jau labi. Novembris tiešām ir drūms mēnesis, bet savu dzimšanas dienu gan neizvēlās viens pats. Vai tad tā nav? Mēs iesim ciemos? Pie kā? Un kur ir dāvanas un puķes? Nu, iesim tad sameklēt.
tikuši pie ēkas, kurā 1918. gada 18. novembrī dibināja Latvijas Republiku. Bija dzimusi jauna valsts – Latvija. Tātad dzimšanas diena šodien ir Latvija. Kopā ar skolēniem mēs apceļojām Latviju. Ieskatījāmies senatnē, ticējumos, tradīcijās, parašās, savijās paaudzes kopā, vai ne? Paldies, bērni, par brīnišķīgo koncertu, paldies skolotājiem par saturisko daļu. Un atcerieties, mēs esam ik viens mazs dzintara gabaliņš Latvijas krellēs. Tik stipri un cieši mēs visi kopā turamies. Cik lielu mirdzumu izstarosim, tik stipra būs mūsu Latvijas gaisma. Lai katrs no jums un no mums spēj dot tādu gaismu, ka tas dzintara gabaliņš tur kopā visus pārējos gabaliņus. Un es domāju, ka šī gada apbalvojums Dagunieku pamatskolas kolektīvam ir kā pierādījums tam, ka mēs mazs cinītis varam daudz izdarīt. Paldies visiem!